Un ar ko tad vēl par džezu labāk, lai parunā nekā ar pašu Denisu Paškeviču. Klājām vēl aplausiem! Denis Paškevičs! Labi. Pirmais jautājums par uznācienu mūziku. Man interesē, kas tas ir? Tas ir džess vai vienkārši viņi nemāk? Un kā var pateikt, ar ko tas atšķirās? Kur ir tā mazā šaurā līnija? Vai lielā? Viņi mācēs. Kādreiz. Bet kas pietrūka? Ka ir... Tur pietrūkst varbūt tāda... Deksme tur nepietrūkst. Nē. Uzreiz, vai ne? Tas jā. Deksme ir. Jā. Varbūt nedaudz... Izglītības. Es gribēju sākt ar kaut ko vienkāršāk kā diatoniskām, kromatiskām sekvencēm. Tas uz čaļiem. Un tas tieši attiecās uz tevi. Un tad ar dažām sinkopētiem akcentiem un... Jā. Varbūt arī. Bet to var tikai deksmē nav redzēt. Jā. Bet kopsumā, tālāk jau gandrīz vairs nav kur, tā kā jāsāk būs labi. Darīsim. Bravo. Darīsim. Jā? Bravo. Okay. Darīsim, ko varēsim. Bravo. Mēs turpināsim, mums būs kopā. Mēs vērsim savu džezu skolu vaļā. Jau. Un? Un? Jā, viņi sauksies Dziļi. Un, kad pabeigs, tu būsi Violets. Vai arī vienkārši Dziļi. Jā. To mēs redzēsim vēlāk, jā. Denis, 28. aprīlī Kultūras pils Ziemeļblāzma, lielā zāle, koncerts, festivāla atklāšanas koncerts un arī piedāvājam vēl tev jubilejas koncerts. Un vai mēs varētu izskriet cauri un noskaidrot, kas koncertā gaidāms un ko tas tev nozīmē? Jā, sāksim ar to pēdējo pusi, ko tas man nozīmē. Jā. Par jubileju, skaidrs jubileja ir jubileja, vai ne? Bet ko tas man nozīmē? Priekš manīm tas nozīmē droši vien tādu draugu satikšanos, jo jūs skatos kāps amerikāņu bundzinieks, ar kuru mēs spēlējam vairāk kā 10 gadus kopā. Tā ir tā kā mana pagātne. Būs arī Nefsiris arī, kas būs amerikāņu ģitāris, kas ir mans vecs draugs, senas draugs, vai ne? Un tad būs trompetists, kas ir zviedrs, kas ir pazīstams arī Ņujorkā, un lielisks trompetists Anders Berggrāns, kas ir zviedrs, kā es minēju, bet tas ir cilvēks, ar ko es gribētu spēlēt nākotnē. Tā kā tas būs stāsts no nākotnes, atpakaļ pagātnē, vai kā to saka. Un tad, protams, es būšu ļoti pagodināts, jo arī Jolanta Gulpaškeviča būs uz skatuves kopā ar mums. Nav jau jāklausās ļoti sarežģīts džess sākumā. Mēs visi zinām, ka džess nāk no blūza un gospel. Tā jau ir kolosāla mūzika. Viņš dod superīgu enerģiju cilvēku dzīvē. Kur Rīgā mēs... Es zinu, ka Hamletā notiek pirmdienas, vai ne? Hamletā, tas, kas notiek Hamletā, tas ir pirmdienas. Un redz, pirmdienās notiek tas lielais notikums, ka Rīgas džezmeņi vācās, mēs vācamies Hamletā. Mēs to sauc par tādu ugunskura kurināšanu, mēs turam tradīciju. Jā. Jo īstenībā, ja jūs runājat par to, kad džess bija Latvijā, tad džess bija jau 1905. gadā, viņš jau te bija. Un par to grāmatu uzrakstīs Indriķis Veitners īstenībā. Un tas ir superīgs notikums. Kad mēs domājam visu laiku, kad amerikāņi tikai spēlē džezu, mēs vienmēr kaut kur bijām. Bet īstenībā džess vienmēr te ir bijis. 50. gados, 60. gados, un Latvija ir spēlējusi, to sauc par mainstream, mēs esam vienmēr bijuši stabila vērtība. Jā. Tā. Un tad to arī mēs darām tajās pirmdienās. Mēs spēlējam klasisko džezu. Tā kā ko džemojat arī beigās? Tieši tā, tas ir džems, un es, jāsaka, kad man sirds puks straujāk, jo, kad es domāju par to, jo ir ļoti daudz jaunu muziķu, kas nāk spēlēt, un mēs džemojam, notiek informācijas apmaiņa ļoti liela. Principā, ja mani interesē, un es, labi, ne mani, bet es domāju teorētiski kādu cilvēku, ja interesē, un viņš kaut ko māk šī pasaulē, viņš var arī nākt pievienoties un uzspēlēt. Jā, ja viņš jūt, ka viņš grib, un ja viņš saprot, ka viņš var.
Jā. Tad jānāk un jādara, zin kā. Un jūs viņu ņemsiet bariņā? Jā, protams. Kā jūs to noteiksiet? Vai viņš māku, jo, zin kā? Nē, tur ir zinām tāda tolerance. Es domāju, ka es māku. Jā, iedomājies, tu atnāc tagad, tieši paņem šo skaisto instrumentu, ierodies džemā, un es tev iedod solo, un tu vienkārši gāzi. Gāzi. Un tu to izdari nevis, teiksim, 2 formas, kvadrātus, teiksim, muzikālas formas, bet tu izdari 10. Un es, protams, kad es jau stāvu malā un tā kā gaidu, kad es tev novākšu. Jā, un tad ir, kas uzplaudē pēc soliņa, un viņš domā, man viņš patika, vai vēl jā, baigi labi bija. Labi aizgāja. Tu zini, tāda gadījuma ir arī. Bet tā par... iekšā sajūta, tāpēc jau tas ir džess. To tevis instrumentu runājot. Es saprotu, ka tu esi... vismaz no tā, ko es tur daudz varu saprast. Es saprotu, ka esi kaut kādā mistiskā veidā arī tagad ražotājs saksofonu. Paskaties, tas tiešām ir Rīgā ražots instruments, te ir rakstīts Rīga Vinds, var apstīties, redzi? Rīgas vēji, jā. Labi, kā tas tagad... Tas ir instruments, kurus mēs ražojam Latvijā, pasaules tādā varbūt, tādā plāksnē. Šie instrumenti ir tapuši, faktiski viņus būvē vācietis Bernds Šille, un 2 gadu atpakaļ viņš man uzrunāja, lai mēs sāk būvēt Latvijā šos instrumentus. Un šis te ir konkrēti Paškeviča custom modelis, kurus mēs... Tas ir speciāli tev, vai viņš vienkārši... Mēs arī viņus sēriju veidā ražojam. Un kas viņam... Bija ļoti interesanti, ka mēs... Bluetooth? Jā, kas tur ir īpaši? Kas tu velosipēdu nevar izdomāt. Šim instrumentam īpaši daudz lietas. Sāksim ar to, ka jūs laikam ievērot, ka te ir cita krāsa. Tagad jā. Jā, redz, tas ir vācu sudrabs saucamais, jā. Faktiski šis instruments ir tā kā klase augstāks par jebkādu instrumentu, ko tu šobrīd veikalā var atrast. Tas ir rokadarbs. Okay. Mēs pat piemērojam zem tavām rokām varētu piemērot. Ja tu ņemtu saksi rokā, teiktu, es gribu, lai Rīga Vinds man uzbūvē instrumentu, tad tu nāktu pie manīm, mēs tev liktu tā, ka pēc maniem izlījiem pirksteļiem samēra. Tur jau tas stāsts, un mēs tad, regulētu šo instrumentu zem taviem pirkstiņiem. Jā. Bet, tā tad super smalka lieta. Smalka lieta, jā. Tev 25 gadi vajag paspēlēt to saksofonu, ne? Un tad... Bleķis jau neskan pats tu jau. Jā. Tu vari spēlēt uz kā gribi, faktiski. Tas jau ir tikai palīga līdzeklis, vai ne?